Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Kāds draugs tu esi? Šodienas rakstu vieta. Draugs ar vienmīlu draugu, un likstas gadījumā viņu izjūt kā brāli. Salamana pamācības 17. nodaļa, 17. pants. Šodienas pārdomas. Šajā sezonā esmu vairāk kārt dzirdējis cilvēkus sakām: grūtības ir atklājušas, kuri man ir īstie draugi. Tā ir taisnība. Patiesi draugi paliek uzticami gan priekos, gan grūtībās. Taču arī tuvi draugi var pieļaut kļūdas. Šodien vēlos tev pajautāt, kāds draugs esi tu pats? Kad tavi draugi pieļauj kļūdas, viņiem nav vajadzīgs vēl viens tiesnesis, kas viņus nosoda vai kaunina. Tieši pretēji, viņiem ir vajadzīgs kāds, kurš palīdz atgūties, un tas vari būt arī tu. Būt īstam draugam nenozīmē, ka tu atbalsti katru savu draugu rīcību. Tu vienkārši viņiem parādi to žēlastību, ko Dievs ir parādījis tev. Tu piedod un nepiemini slikto. Tu esi blakus un palīdzi piecelties. Tu izvēlies vārdus, kas dziedina un atjauno. Šodienas lūgšana. Tēvs, paldies, ka mīli mani un pieņem mani tādu, kāds es esmu. Paldies par tavu žēlastību, kas ir jauna ik rītu. Paldies par draugiem, kurus tu man esi devis. Māci mani būt viņiem par uzticamu palīgu un balstu grūtā laikā. Jēzus vārdā. Āmen.